parādīšu dažus vienkāršus vingrojumus, ko var izpildīt gan mājās, gan parkā, gan ofisā, lai ikdienā likt justies sev labāk. Pirmie 3 vingrojumi būs kāju muskuļiem. Kājas ir mūsu mazie darba rūķi, uz kurām mēs stāvam, kurām mēs staigājam. Un ir ļoti svarīgi vakarā tās pastiept, lai nākamajā dienā tām atkal būtu spēks un tās justos labi un varētu forši strādāt. Tātad pirmais vingrojums. Mēs atbalstamies pret sienu vai koku. Paliekam nelielu solīti priekšu un roku kāju atpakaļ. Mugurējā kāja taisna, priekšējā nedaudz saliekta celī. Šādu te pozu noturam 30 sekundes. Nekustīgi. Tas, kas ir svarīgi, lai papēdis būtu pilnībā pie zemes un ir jāsajūt patiekams stiepšana šeit, apakštilbu muskulī. Kad šādu pozi 30 sekundes noturēt, liekam soli klāt un tieši tāpat pastiepjam arī otru kāju. Ja ir grūti pielikt klāt papēdi pie zemes vai stiepjās pa daudz, liekam solīt tuvāk, nedaudz mazāk to amplitūdu. Otrs vingrojums būs augštilbu muskuliem, šeit te lielajiem. Šā ar vienu roku atbalstamies, lai drošāk, lai stabili. Paņemam pēdu un pievelkam klāt pie dibena. Skaisti ar taisnu muguru stāvam. Noturam tāpat pusminūti šādu pozu. Ir jājūt patīkams stiepšana šeit, augštilbu muskulī. Trešais vingrojums, kas būtu kāju muskuļu pastiepšanai, būtu augštilbu mugurējā muskuļu grupa. Ar vienu roku tāpat var pieturēties. Viens solīts uz priekšu, pirksti pie sevis un ietupjamies celī ar otru kāju. Šī kāja ir pilnīgi taisna, šeit būtu jājūt stiepšana. Ja šādā pozā mēs stiepšanu vēl nejūtam, nedaudz ar taisnu muguru paliecamies pretīm kājai. Atkal 30 sekundes šādi noturēt, lai pastiepjās mugurējā muskuļu grupa. Tie būtu vingrojumi, kas būtu kājām. Otra muskuļu grupa un ķermeņa daļa, kas ikdienā visvairāk tiek noslogot un uz kur ir ļoti liels spiediens, ir pleci un kakla mugurējā daļa. Šeit mēs nesam gan visu stresu, gan sēžot pie datora, šī daļa ļoti sagūst. Tāpēc ir svarīgi to ik pa laikam izkustināt un pastiept. Pirmais, ko mēs darām, mēs uzlikt rokas uz pleciem un veikt lielus apļus ar aukoņiem, lai jūt, kad izkustās visi pleci, lāpstiņas, lai visi muskuļi padarbojās. Pēc tam ieliekam rokas klēpī un pievelkam vienu plecu pie auss, otru plecu pie auss, abus divus kopā. Pavelkam plecus uz aizmuguri, uz priekšu, vēlreiz uz aizmuguri. Izapļojam pa vienam plecu, uz atpakaļ, vienu un otru, lai kārtīgi viss šī pleci daļa un lāpstiņas dabūna izkustēties. Kad viņi ir nedaudz iekustināti, mēs pastiepsim arī kakla un plecu muskuļus. Pirmais būs noliecam galvu ausi pie pleca un uzliekam roku virs auss. Ar roku nevelkam, bet ļaujam brīvi ar rokas svaru pastiept šos te sānu muskuļus. Tas, kas ir jāsajūt šeit, sānu muskuļiem patīkam stiepšana, tā kā no pleca līdz ausī. Šādu pozu atkal noturam 30 sekundes. Pēc tam pagriežam degunu virzienā uz padusi un šo te roku uzliekam uz pakauša. Un tieši tāpat nevelkam, bet vienkārši ar rokas svaru ļaujam, lai muskuļi kaklam vairāk mugurpusē pastiepjās. Šo pozu atkal noturam 30 sekundes, brīvi elpojot. Lēnām paceļam galvu augšā un to pašu izdaram uz otru pusi. No sākuma pastiepjam uz sānu pusminūti, tad pagriežam degunu uz padusi. Pēc tam nolaidīs galvu vienkārši uz leju, zots pie krūtīm un abas rokas uz pakauša. Nevelkam, rokas brīvi karājās gar ausīm. Šajā brīdī jājūt patīkam stiepšana kaklam aiz muguras un starp pleciem pa vidu. Noturam atkal pusminūti, noņemam nost rokas un lēnām pacējam augšā galvu. Galva jāceļ lēnām, jo reizēm pēc kakla muskuļu stiepšanas tā var sarēt. Tas ir normāli, tāpēc mēs vingrojums pildam sēdus un visu daram ļoti lēnām. Tāpat mums ir ļoti arī pirksti jāizkustiņo, jo īpaši sēžot ofisā pie datora, turot peli, rokas visu laiku vienā pozā. No sākuma paņemam vienkārši savalkam pirkstus dūrēs
iztaisnojam šitā te pāris reizes. Pēc tam paņemam vienu roku, iztaisnojam uz priekšu un ar otru nedaudz pastiepjam plaukstu atpakaļ. Noturam atkal kādu pusminūtīti un samainam rokas. Otru roku tieši tāpat paņemam un pastiepjam. Vēlreiz izkustinam pirkstus un teit arī plaukstas ir nedaudz atpūtušās un izkustināts. Kad pleci, rokas un plauksts ir izkustināti, vēl nedaudz pastiepsim mugurkaulu un krūškuri. Paņemam rokas virs galvas, saliekam kopā un noliecamies uz vienu sānu, taisni, nesagāžoties vienkārši uz vienu sānu, lai sajūtam, ka šeit sāniņš iestiepjās. Un lēnām tāpat uz otru pusi. Nesagāžoties uz priekšu vai atpakaļ, vienkārši smuku sānu, lai jūtam, kad iestiepjās otrā pusē sāns. Un pēdējais vingrojums, ko mēs varam izpildīt plecu priekšpusē un krūškurvim, saliekam rokas aiz muguras, pavelkam plecus atpakaļ un nedaudz paceļam rokas. Un šādi te smuki noturam. Tikai neraujam plecus augšā, pleci lejā, lāpstiņas sabīdītas kopā un šādu pozu noturam atkal 30 sekundes. Šajā mirklī vajadzētu just patīkamu stiepšanu šeit pleciem priekšpusē un tādu ceļu, ka krūškurvs tā kā nedaudz pavarās vaļā. Nu re, tas arī no manas puses ir viss, kā izkustēties un nedaudz palīdzēt sev ikdienā. Tādi pamat vingrojumi.